Es došu jums nedaudz laika atsaukt atmiņā kādu no jūsu pēdējām spilgtākajām vilšanās pieredzēm. Varbūt tā bija vilšanās par sev tuvu cilvēku, varbūt sevi, savu dzīvi, vai varbūt Dievu. Ko jūs darījāt? Ja varbūt tieši, ko nedarījāt? Dusmas, milzīga enerģija, neziņa, vienaldzība, tuvošanās vai attālināšanās no Dieva. Ko vilšanās jūsos iekustināja un kāda bija jūsu reakcija? Paņemsim šo pieredzi līdzi, pārdomājot kādu izšķirošu notikumu dažu Jēzus mācekļu dzīvēs. Tas notika skaistā vietā, pludmalē, Ģenecaretes ezera krastā. Lūkas evaņģēlija 5. nodaļā no 1. līdz 11. pantam mēs lasām, kādu reizi ļaudis pie Jēzus spiedās un klausījās Dievu vārdus, bet viņš stāvēja pie Ģenecaretes ezera. Tad viņš ieraudzīja 2 laivas ezera malā stāvam, bet zvejnieki bija izkāpuši un mazgāja savus tīklus. Bet viņš kāpa vienā laivā, kas piederēja Sīmanim un lūdza nocelt mazliet no malas, un viņš nosēdās un mācīja ļaudis no laivas. Un beidzis runāt, viņš sacīja uz Sīmanu, dodies uz augšu un izmet savus tīklus. Un Sīmanis atbildēja un viņam sacīja, meistar, mēs cauri nakti esam strādājuši un nenieku neesam dabūjuši. Bet uz tavu vārdu es gribu tīklus izmest. Un to darījuši, tie saņēma lielu pulku zivju tā, ka viņu tīkls plīsa, un tie meta roku saviem biedriem otrā laivā, lai nāktu palīgā vilkt. Un tie nāca un piepildīja abas laivas pilnas tā, ka tās tikko negrim. Sīmans Pēters to redzēdams, krita Jēzum pie kājām un sacīja, Kungs, aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Jo tam izbailes bija uzgājušas, un visiem, kas pie viņa bija, par lomu, ko tie bija vilkuši. Tā arī Jēkabam un Jānim Cebedeja dēliem, Sīmaņa biedriem. Un Jēzus sacīja uz Sīmani, nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēku zvejot. Un savas laivas uz krasta vilkuši tie atstāja visu un gāja viņam līdzi. Šodienas evaņģēlija fons ir vilšanās. Aiz muguras ir neveiksmīga nakts. Pēters ar saviem biedriem nav noķēris vairāk par jūras zālēm. Vīlušies viņi tagad tīra savus tīklus. Un tad notiek Pētera tikšanās ar Jēzu. Tajā aizsākās stāsts par to, kā Ģenecaretes ezera zvejnieks kļūst par vienu no visu laiku ietekmīgākajiem cilvēkiem kristīgā pasaulē. Brīdī, kad Pēters kā parasti tīrīja savus zvejas tīklus, viņš par kaut ko tādu pat nenojauta. Viņa aktualitāte bija tukšie tīkli un dusmas par nogurdinošo un vienlaicīgi izšķērdēto nakti. Jēzus viņam saka, dodies uz augšu un izmet savus tīklus. Pirmais, ko es gribu šajā notikumā, lai jūs ieraugat, ka Jēzus palīdz saskatīt potenciālu gan Ģenecaretes ezerā, gan vēl svarīgāk Pētera dzīvē. Šis ezers bija pilns ar zivīm. Varētu teikt, ka tas bija brīnums, ja pieredzējuši zvejnieki nakti ir zvejojuši un neko nav dabūjuši. Pēc tādas neveiksmes iespējams Pēters tagad pārējiem stāsta, kā zivis ezerā ar katru gadu paliek aizvien mazāk, ar katru dienu būs grūtāk kaut ko noķert, un ka zvejnieka amats nav bijusi labākā viņa tēva izvēle. Līdzīgas vilšanās radītas sarunas mēs taču ļoti labi pazīstam. Tad te viens galdnieks, viņam dod padomu, dienas karstumā doties atpakaļ ezerā un zvejot. Normālā gadījumā Pēterim vajadzēja atbildēt, paklau, es zinu, ko es daru, es zvejoju dienā, nejaucies manās lietās tāpat, kā es tev nemācu taisīt galdus.
Ir pagājuši 2000 gadi, attīstījušās tehnoloģijas un medicīna, daudz komplicētāki kļuvuši valstu likumi, ekonomiskā un politiskā situācija un daudz citas lietas, kurās mēs sevi noteikti redzam kā labākus speciālistus nekā Jēzu, kurš staigāja pa šo zemi un mācīja pirms 2000 gadiem. Mums visiem nākas izlemt, kur dzīvot, ko studēt, kur strādāt, kurš būs mans vīrs vai sieva. Ja šajās jomās piedzīvojam neveiksmi, vai tādos brīžos dabiski meklējam padomu pie Jēzus, jeb arī noslēdzamies savā pieredzē, citiem vārdiem sevī. Ar Pēteri ir līdzīgi. Viņa profesionālā kompetence un nesenā pieredze skaidri saka, meistar, mēs cauri nakti esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši. Un tomēr kaut ko Jēzus personā Pēters saskatīja tādu, ka šim pieredzējušam zvejniekam liek teikt, uz tavu vārdu es gribu tīklus izmest. Mēs tālāk lasām, un to darījuši tie saņēma lielu pulku zivju tā, ka viņu tīkls plīs. Jēzus palīdzēja Pēterim ieraudzīt Ģeneceretes ezera, bet vēl svarīgāk viņa dzīves potenciālu. Pēdējā pantā redzam, ka visu pametis Pēteris seko Jēzum. Viņš ir sastapis vienu, kurš ne tikai ir piepildījis viņa tīklus, bet arī parādījis, ka viņa dzīve var būt daudz vairāk par tīklu tīrīšanu. Ar to negribu noniecināt zvejas tīklu tīrīšanu, citiem vārdiem vienkārši darbu darīšanu. Dieva priekšā katrs darbs ir svarīgs, taču tas, ko gan savā, gan daudzu citu cilvēku dzīvē esmu pamanījis, ka iepazīstot Kristu un sekojot viņa mācībai, cilvēki bieži dzīvē ierauga citu potenciālu. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs mūsu dzīvi bieži redz citādi kā mēs paši. Neskatoties uz Pētera šaubām, Jēzus toreiz bija pilnīgi pārliecināts, ka Ģeneceretes ezerā ir pa pilnam zivju. Neskatoties uz mūsu šaubām par to, kas vēl mūsu dzīvē ir nozvejojams, Dieva klātbūtnes pieredzes vienmēr liek justies tā, it kā viņš teiktu, tur vēl ir tādi lomi. Nesagumsti, nesamierinies, izmet tīklus vēlreiz, manā vārdā. Varbūt arī tevi Dievs aicina dzīvē mainīt virzienu un doties vairāk uz dziļumu. Varbūt viņš saka, izmet savus tīklus turpat, kur iepriekš, tikai šoreiz kopā ar mani. Katrā ziņā Jēzus mums atklāja un iedrošina, ka ezers, ko saucam par savu dzīvi, nav tukšs bez zivīm. Otrakārt, es aicinu ļaujiet šai raksta vietā jūs pārliecināt, ka jūsu pagātnē nav jādiktē jūsu nākotni. Pēters sacīja, mēs cauri nakti esam strādājuši un neniek neesam dabūjuši. Viņa mērķis noķert zivis nebija nekas nosodāms vai slikts. Tas bija viņa amats un veids, kā Pēters uzturēja savu ģimeni. Problēma Pētera gadījumā bija tā, ka viņa vilšanās un apbēdinājums bija lielāki par viņa ticību. Un tieši tādā brīdī Pēteru uzrunā Jēzus. Viņa rīcība rāda, ka viņš nevēlas, lai mūsu neveiksmes nosaka nākotni. Neveiksmes nekad nav patīkams. Tomēr reizēm Dievs mūs no tām nepasargā. Iespējams tāpēc, lai tieši caur tām uz mums runātu un mūs veidot. Mums jāsaprot, ka neveiksme nav Dieva sods. Viņš tās lieto un pat var pārvērst ieguvumā. Kā gudrs tēvs, Dievs mums nenolīdzina visus paugurus un neaizber visas bedres. Iztēlojieties tādu tēti. Tāpat kā maziem bērniem mums ir vajadzīgas grūtības, mēs tajās mācamies un attīstamies. Bet iedomājieties arī tēvu, kurš tad, kad bērns pakrīt, teiktu, te arī paliec un gul uz visiem laikiem. Tāpat mēs varam būt droši, ka arī Dievs nevēlas, lai mūsu vilšanās nosaka mūsu nākotni, lai mēs kaut kur paliekam guļot uz visiem laikiem. Tādos brīžos mums ir uzmanīgi jāklausās, kur un kā Dievs atklāja jaunas iespējas, kur viņš mums saka, dodies uz augšu un izmet savus tīklus.
arī labi un svētīgi mērķi nepiepildās paši no sevis. Visbiežāk lomas seko taisni pēc grūtībām. Tieši pēc neveiksmīgas nakts Pēters saņem lielu pulku zivju, tā ka viņu tīkls plīsa un tie piepildīja abas laivas tā, ka tās tikko negrim. Neļaujiet neveiksmēm diktēt nākotni, bet klausieties uz Dievu un meklējiet jaunas iespējas. Un visbeidzot, esiet cilvēki, ko Dievs var lietot saviem mērķiem. 3 lietas pie šī aicinājuma. Vispirms esiet aizvien gatavi atzīt savas kļūdas. Pēters to redzēdams krita Jēzum pie kājām un sacīja: Kungs, aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Pēters varēja gavilēt par lomu un prasīt, vai Jēzus rīt var atnākt atkal un pateikt, kur atkal izmest tīklus. Bet piepeši Pēterim vairs nebija vajadzīgas zivis. Viņš bija sastaps vienu, kurš labāk par Ģeneceretes ezeru dzelmi pārzināja viņa sirdi. Pēters zināja, ka tajā ir daudz netīrumu. Un tāpēc tik dabiski skanēja Pētera vārdi: aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Jēzus šo lūgumu neuzklausa. Tieši pretēji, viņš aicina Pēteru kļūt par viņa mācekli. Jēzus nemeklē cilvēkus, kuri būtu nekļūdīgi. Viņš aicina sev sekot cilvēkus, kuri ir gatavi atzīt savas kļūdas un meklēt tām risinājumus. Otrkārt, esiet gatavi kaut ko atstāt. Pēdējā pantā lasam: un savas laivas uz krasta vilkuši tie atstāja visu. Lai mēs spētu savā dzīvē atsaukties Dieva vadībai, mums ir jābūt gataviem kaut ko atstāt. Kristīgā ticība nozīmē sekošanu. Tā nav Jēzus ieaicināšana manā dzīves kārtībā. Viņš nav vēl viena interjera lieta starp citām man svarīgām lietām. Viņš ir tas, kurš mani aicina sekot sev. Lielākai daļai tas nenozīmē aiziet un burtiskā nozīmē visu pārdot. Tomēr, ja sekojam Jēzus mācībai un svētā gara vadībai, mēs ieraugām lietas, kuras nevaram pavilkt līdzi, ja pat tās nav sliktas, kā piemēram Pētera laiva. Visbeidzot, ja mēs gribam būt cilvēki, ko Dievs lieto, tad mums ir jāseko Jēzum. Ģeneceretes ezera un Pētera dzīves potenciāls pats par sevi jau neko nedod. Neko nedotu lielais zivju loms, Pētera bijība Kristus priekšā, viņa atstātā laiva vai jebkas cits, ja pēc tā visa Pēters pavisam praktiski neietu aiz Jēzus, nepavadītu laiku ar viņu, neklausītos un neļautu Jēzus piemēram un vārdiem vēl tik daudz reizes viņu mainīt. Man reiz no reizes nākas atkal piedzīvot, ka tas vien, ka es jau 30 gadus esmu ticīgs, ka es piederu draudzei, ka man ir kaut kādas teoloģiskās zināšanas un ticības pieredze, pati par sevi tā neko nedod. Ja tu nolaidīgi pazaudē to dzīvo saikni, jeb saskarsmi ar Kristu, tad pārējais kļūst par nedzīvu čaulu. Tas pavisam praktiski nozīmē, ka tu paņem rokās Bībeli un lasi to un nevis sev mierini, ka daudz maz jau to zini. Jautājums ir par to, ko un kā uz tevi Dievs runā šodien. Tas nozīmē nomesties ceļos un lūgt, un nevis sev stāstīt, ka par lūgšanu esmu izlasījis dažādas grāmatas vai noklausījies labas lekcijas, jo ar pašu lūgšanu Dievs tevi sagatavo tam, kas tev stāv priekšā šodien vai rīt. Šī ir iedrošinoša raksturvieta. Ne tikai tāpēc, ka runā par pludmali vai labu laiku. Tā iedrošina savai dzīvei saredzēt potenciālu, ko tai piešķir Dievs. Tā iedrošina pagātnes neveiksmēm, neļaut noteikt mūsu nākotni. Un galu galā Jēzus tajā mums izsaka to pašu aicinājumu, ko Pēterim: nāc un seko man.